Es esmu Dace Brūna, Mālpils vidusskolas sākumskolas skolotāja, un šogad audzinu 1. A klasi. Tā nopietni putnu vērošanai, putnu pētīšanai un bērnu iesaistīšanai, putnu pazīšanā es sāku pievērsties tad, kad strādāju internātu skolā. Tā kā mums blakus ir parks, ir upe, ir dīķi, tad mēs ar bērniem gājām ārā. Un sākām ar to, ko mēs redzam. Mēs redzam zvirbuļus, bet viņi nav līdzīgi. Vieni ir tādi, otri ir tādi. Labi, ko vēl mēs dzirdam? Tad mēs konstatējām, ka putnus tu vari redzēt vai dzirdēt noteiktās dienas daļās. Aha, tātad mēs ejam vērot no rīta. Tāpēc mēs sākām uzrunāt ornitologu biedrību, un ar mums draudzējās Viesturs Ķerus. Viņš atbrauca ar tālskatīšiem, un tad mēs pētījām tālumā, un kā tas ir nosakāms, kam ir jāpievērš uzmanība. Pēc tam mēs sākām organizēt putnu dienas. Tas mums likās ļoti aizraujoši. Mēs sagatavojām katru gadu kaut kādus jautājumus. Kad sāka parādīties gada putni, mēs pētījām šos gada putnus. Tad mēs atklājām dabas muzeju, kas ir ļoti draudzīgs putniem. Mēs devāmies uz īpašajām putnu trasītēm. Mēs pētījām, kādi putni vēl tur ir. Un tā tas pamazām aizgāja un vēlās kā tāds liels sniega bumba, un mēs tajā visi bijām ierauti iekšā. Kad internāta skola slēdzas, atgriezos Mālpils vidusskolā, es esmu arī šīs skolas absolvente, un tad es atcerējos tās tradīcijas, kas bija šai skolā, jo man bija ļoti laba skolotāja, kura dažādi iesaistīja tam laikam neraksturīgās tādās aktivitātēs. Mēs veidojām dabas taku pa Mālpils parku. Mēs pētījām, kādi putni mums šeit ir. Man pašai bija liels atklājums, kad es uzzināju, ka pīlis ligzdo koku dūmumos. Es nekad nebiju domājis, es domāju, kaut kur krūmos. Nē, to mēs atklājām. Tad mēs pētījām, kas vēl mums ir. Kas ir tas, kas parkā smejās? Bērni ļoti bieži saka, skolotāji, tur ir viens tāds, kas visu laiku par mums smejās. Un kas tad tas ir? Tā ir dzilna. Kāda tā dzilna izskatās? Un tagad ej mājās un skaties. Tad mums bija dzilnītis, mūsu parka karalis savā laikā. Pirmais putniņš, ko mēs ievērojām, kas iet ar galvu uz leju. Viesturs mums gan stāstīja arī par to, cik ļoti cilvēka darbība var izmainīt parku, nozāģējot krūmus, nozāģējot vecos kokus, un to mēs arī sajutām. Mēs stāstījām bērniem, ka mūsu bērnībā parkā bija meža balodītis, parkā bija vāveres, šobrīd tā nav. Parks ir skaists, bet vai putniem draudzīgs? Atkal ir tēma, par ko mēs varētu parunāt. Tad mēs gatavojām putnu būrus. Kāpēc pirmā gadā putnu daudz, bet pēc tam, jo mazāk? Putnu būrus taču arī ir jātīra. Jā. Un tad bērniem ir ļoti tāds liels pārdzīvojums, ja viņi ir uzlikuši putnu būri, un viņi iet un saka, tur ir klusums. Kāpēc tur ir klusums? Mēs atkal domājam, kas par lietu. Kāpēc mūsu putnu būris nav iepaticies? Tā katru gadu ir kāda jauna tēma, ko mēs varam apskatīt, ko mēs varam izrunāt. Man ļoti patīk, ka putnu vērošanā iesaistās vecāki. Tagad ir arī mobilie tālruņi un vecāki sūta foto. Es redzēju tādu putnu. Kas tas varētu būt? Tad mēs runājām par to, kā es varu putnu vērošanā izmantot savu telefonu. Ir īpaša aplikācija, un mēs ar klasi sarunājam, ka mēs 8 visi tiekamies parkā noteiktā vietā. Es parādīju, kā darbojās šī aplikācija. Visi vecāki bija parūpējušies, lai bērniem tā būtu lejupielādēta. Un mēs sadalījāmies vairākos posmos un parkā klausījāmies, kādi putnu balsi tu dzirdi. Ierakstījām un konstatējām. Un cik liels bija mūsu pārsteigums, ka mēs atklājām, ka parkā dzīvo daudz vairāk putni, nekā mēs tos esam redzējuši. Bērni atrada spalvu. Mēs atkal izmantojām aplikāciju Lens,
kurš putns ir pazaudējis spalvu. Un atkal tas ir tāds piedzīvojums. Un vislabākais tāds gandarījums ir tad, kad bērns ar sajūsmu atraksta. Es atradu olu, kāds ir izšķīlies. Ar lēnci es noteicu, tas ir meža strasts. Un tad es viņam saku, nu, ja tā ola ir vēl vesela, lūdzu, atnes uz skolu mums pārējiem paskatīties. Par saviem skolēniem es domāju, ka jā, ka viņi ir tādi, kas ir dabai draudzīgi, bet es tā kā neesmu atsauksmes jutusi, teiksim, tieši par putniem vai viņu dzīves ceļā, bet es varu stāstīt par saviem personīgajiem bērniem, jo man liekas, ka viņi tā kā neiesaistījās manās aktivitātēs, viņiem bija jāiet tāpēc, ka es eju, bet mana meita, kas dzīvo Zviedrijā, viņa ļoti bieži man stāsta par zviedru aktivitātēm, un es saprotu, ka viņa pati ir bijušas putnu vērošanas kaut kādās kampaņās, un tad, kad es aizbraucu uz Zviedriju pie viņas ciemos, tad viņa man aizvilka uz Ronneby parku un uz dabas māju, un tad es teicu, tomēr tu nekur tālu neesi aizgājis no tā visa. Tas man priecē. Mans dēls ir saslimis ar kalniem, un viņam patīk risināt krustvārdu mīklas, un reiz viņš man teica tā, pupuķi Latvijā nedzīvo. Es saku, dzīvo. Nedzīvo. Es neesmu redzējis. Es saku, es vienreiz redzēju. Es tev varu apliecināt, kā ir. Labi, ticēšu. Tātad, ja viņš iesaistās tādās diskusijās par to, vai ir vai nav, tad es domāju, ka viņi ir redzīgāki. Tas vien jau ir no svara. Es vienmēr cenšos iekļaut to, kas ir visapkārt arī mācību procesā, tāpēc es esmu arī Montessori mācījusies. Man patīk izmantot dažādus uzdevumus, piemēram, putni matemātikā. Mēs veidojam diktātiņus, norakstus, un tur ir tīri teksts par to putnu. Tad mēs spēlējam putnu kārtis, kad bērns vienkārši spēlējot vai nu pēc attēla, vai nu pēc uzraksta, viņš to putnu spēlējot ir iemācījies. Protams, mēs arī Springa Live piedalāmies, jo mums ir interesanti, kad mēs esam ieraudzījuši. Ļoti aktīvi skaitījām stārķus. Tas man ļoti patika. Viss ir atkarīgs no tā, cik viņi ir zinoši tehnoloģiju lietošanā. Jo, piemēram, es daru tā, kad es iedodu lapu, kur viņš velk svītriņu. Es redzēju to putnu, to putnu, to putnu. Un tad es aicinu vecākus, vai nu viņi vada dabas datos, vai arī es to daru. Tāpat arī ar bērniem, teiksim, ja viņi būtu vecāki, jā, varbūt viņi to darītu paši. Bet, mēs, teiksim, tādās aktivitātēs, kas mums ir par spēkam vai vecuma posmam atbilstoši, mēs cenšamies piedalīties. Mēs mācamies, ar ko barot putnus, kā barot putnus, kā uzlikt barotavas, kuras ir labākās barotavas, jo, piemēram, tās barotavas, kas ir plasmasas un caurspīdīgas, viņas ir ideāls. Bērni guļ gultā un vienkārši ar kaķi kopā skatās, kā tas putns ir atlidojis, ko viņš tur ir darījis, bet tām ir viens mīnus, tas lipeklis krīt nost. Un tad jau mums ir klasē vairākas barotavas, ko esam izmantojuši. Šī barotava mums ļoti patīk, es izbaidīju tikko. Un tad mums patīk tās spirāles, kurā var salikt tauku bumbas, un mēs esam novērojuši, ka zvirbuļi ielien pat tur iekšā, un tad ir lielā problēma, kā viņš tiks ārā. Kā ielīda, tā arī izlīda ārā. Skola ir tā iespēja, kur viņš barot putnus var piedalīties, redzēt, kā to dara, ar ko baro. Mēs par to runājam. Man patīk, ka viņi arī nes barību, ne tikai es, un tad mēs skatāmies un testējam, kur ir tā barība, kas patīk un kuriem putniem patīk. Un tieši skatoties, viņi ievēro, kurš ir tas diennakts laiks, kad putni ir aktīvi ēdāji, un arī tā atbildība. Tā, mums pietiks barība vai nepietiks barība, tātad cik mums ir vajadzīgs. Un man ļoti patīk, ka ģimenes atbalsta un arī atsūta zīlītēm tauku bumbas vai vēl kaut ko. Iepriekšējā klasē mums bija tētis, kas bija divstāvīgu putnu barotavu uztaisījis. Tad tur bija vispār visādi putni atlidoja. Tā kā es domāju, ka tie vecāki, kas pavelkās līdz, tie ar to saslimst un tie arī to pašu dara. Ja mēs sēžam pagarinātā grupā un atlido neredzēts putns,
Tad ir momentā tāds klusums, un visi skatās. Un tad pēc tam, kas tas bija pa putnu, kas tas bija? Un tad mēs šķiram, un tad mēs meklējam, kas tas ir pa putnu. Un šorīt man arī viena mamma teica, mans bērns ir redzējis kādu tur putnu, bet viņš neatklāja. Mēs ar tēvu visu vakaru lauzījām galvu, par kuru putnu viņš stāstīs. Es pieņemu, ka vakar mēs skatījāmies par gada putnu. Tad viņš ir gribējis stāstīt par šo putnu, bet viņš teica, nosaukumu neteikšu. Bērns ir tikai pēc ārējām pazīmēm to putnu aprakstīs. Nu, un tad tie vecāki gaida, kad tad noslēpuma plīvurs tiks atklāts. Ar putniem es esmu visu savu dzīvi, kopš dzimšanas, jo manā ģimenē baro putnus, un manā ģimenē ir tāds stāsts, ka putni ir mūsu senču dvēseles. Mana mamma saka, ka ir katra ģimenes locekļa pienākums barot putnus, jo tie ir senči, kas atnāk pie tevis. Viņa to dara līdz pat šim brīdim, un manai mammai ir 84 gadi. Es no viņas savukārt to daru, bet vairāk to daru skolā kopā ar bērniem un stāstu viņiem to pašu stāstu. Un stāstu arī, kā es esmu pārliecinājusies, ka tā ir patiesība. Pēdējo 5 gadu laikā mūsu ģimeni ir pametuši ļoti daudz ģimenes locekļi. Un kapos es tiešām novēroju šo situāciju, ka tajā brīdī, kad zārku laiž zemē, atlido zīlīšu bariņš, ir tāda jautra dziedāšana, sačivināšanās, un viņi visi aizlido un ir klusums. Ja tas būtu tikai ar vienu ģimenes locekli, tad es teiktu, nu tā ir sagadīšanās. Bet ja tas ir vairāk kārtīgi bijis, tad es esmu pieņēmis, ka tā tas ir, un bērniem arī šo pašu stāstu. Man nav bijis tāds, ka nepatīk, man ir bijis varbūt sarūktinājums. Es šobrīd nekad nerādu vairs, kur līgzdo kādi putni, jo manas skolotājas pieredze rāda, ka es gribu parādīt, bet bērns savas nezināšanas, savas ziņkārības dīts ir izpostījis līgzdu. Tas ir viens. Otrs, kas man nepatīk, varbūt tās, citi cilvēki ļoti pārdzīvo, ka putni kaut ko piesārņo vai atstāja aiz sevis, bet cilvēki vēl vairāk piesārņo. Un es domāju, ka tā vajadzētu atrast tādu balansu, kad mēs visi sadzīvojam kopā draudzīgi. Es nezinu, vai man ir vajadzība iemācīties, bet tad, kad es kādu ieraugu, es uzreiz sameklēju, kas tas ir. Piemēram, mana mamma baro putnus, viņai ir liels viesību galds, un uz tā ir vismaz 5 putnu noteicēji. Viņai ir labākie noteicēji nekā man, jo viņa nelieto telefonu un visādas noteicējas, un tad viņa šķirsta, un tad viņa stāsta. Tā, man bija tas, man bija šis. Un tad, kad es viņai pateicu, ka mēs ar aplikāciju viņas pagalmā noteicām, ka ir zeltgalvītis, Latvijas mazākais putniņš, viņa nevarēja pārdzīvot, ka pie viņas barotavas viņš nav atlidojis. Un tad man viņai bija jārāda un jāstāst, un tad viņa mērīja uz tā centimetru mēra, cik tad tas būs liels. Un tas atkal viņai pārdzīvojums tāds bija. Man liekas, ka visvairāk atklājumu tādu patīkamu un pārdzīvojumu ir tieši vērojot putnus. Jo tu jau nevari pasūtīt. Tagad man lūdzu 3 zilzīlītes, svilpi, bērni gan lieto, un vecie cilvēki lieto sarkankrūtīši, un tad ir pārsteigums. Mums bija atlidojis viens tāds kārtīgs sarkankrūtīti un viens tāds kapučīno. Es saku, nē, tas jau ir tas pats, jo cilvēki jau nesaprot, kad mātītes un tēviņi tomēr atšķirās. Ja? Un tad es atceros, ka es ieraudzīju dadzīti pirmo reizi ejot no rīta uz skolu. Es vispār to diedu jutos kā miljonu vinnējis, jo es viņu dabā nebiju redzējusi. Bet tad es ieraudzīju un es domāju, ir. Es uzreiz varētu tā, teiksim, noteikt 50 putnus. Tos, kas ir pie barotavām, es jau esmu iemācījusies un pazīstu, tiešām. Tad, kad es mācījos Liepājas augstskolā, mums bija jāzina 100 putni, bet izbāziņi. Un tas bija diezgan traki, bet man tante, kur arī sākuma skolas skolotāja, teica, kas tad tas ir? Tev jau tik pēc izskata jāpazīst. Mums bija jāpazīst arī pēc balss. Ir putni, kurus es pazīstu pēc balss, un kuri man vienkārši sajūsmina ļoti tā, piemēram, zīdestes ziebā, lakstīgalas vasaras sākumā, ja?
Un māplī mums ir dzērves. Es vienkārši, kad rudenī, ja augusta beigās jau viņas sāk izdot skaņas, kas tā kā man uzreiz, skola tuvojās, rudens tuvojās. Nu, viņām ir tāds tāds skumīgs. Man gan ar skumjām tas nesaistās, bet tad es tā uzreiz, skola tuvu. Mans mīļākais putns, kā es teicu, ir zilzīlīte. Manai meitai ir sarkankrūtīts, viņai ir sarkankrūtīšu brošiņa, man vedaklai arī ir sarkankrūtīts uz cimdiņiem. Es tā kā viņus velku klāt pie tiem putniem. Zilzīlīte, man patīk zilā krāsa, bet zilzīlīte, viņa ir tāda, es kaut kur zilzīlīti ar sevi asociēju. Ziņkārīga, ņipra, kustīga, vienmēr lidojumā, vienmēr darbībā, vienmēr kaut ko atrast un nepalikt pie tā, kas jau ir bijis. Un tāpēc varbūt man viņa arī patīk. Putni, manuprāt, ir tie, kas rada to brīvības sajūtu, neatkarības sajūtu. Es nāku un es eju, es lidoju, es ieraugu, es piedzīvoju. Man arī ļoti patīk National Geographic Eiropa no putna lidojuma skatīties. Un tas ir kaut kāds tāds skatu punkts, ko tu, tā kā cilvēks varbūt nevari ieraudzīt. Un tad tas atkal satikšanās prieks, ka tev ir dārzā putnu būrīši, un viņi atkal atlido. Un tu domā, tā ir mana zīlīte, vai mans strasts, kas ir katru gadu, vai tas ir cits. Tā piederības sajūta putniem. Visiem tiem, kas tikai ir nolēmuši šovakar sākt putnu vērošanu, jo mēs, protams, vērosim putnus pie barotavām. Es iesaku to darīt savlaicīgi. Ja jūs neesat nolikuši barotavu, tad jums ir jāatrod kāda vieta, kur putni pulcējās. Jums tam ir jāsagatavojās, jo es teicu, ka putni ir brīvas un neatkarīgas dvēseles. Jums viņi ir jāsagatavo satikšanās reizē ar jums. Un es iesaku sagatavot barotavu, vai darīt to gadiem, vai pašiem intereses pēc pierakstīt, cik tad šogad, cik tad nākošgad, cik pēc nedēļas, un arī varbūt pierakstīt laikapstākļus, jo būs putenis, putnu nebūs. Atrast to vietu, kur jūsu mājas apkārtnē ir tie putni, un kas ir tie putni, kas ir ap jums ikdienā.